Jo tā ir forma, kādā veidā sarunājamies ar cilvēkiem savā starpā. Par Slučkungu vēl, viņš ir izslēgts, vai jūs kā valdes priekšsēdētājs sazinājāties? Mums, piemēram, žurnālistiem neizdevās sazināties Slučkungu. Jums izdevās sazināties un informēt par valdes lēmumu? Redziet, man ir bijuši vesela virkni pasākuma. Tas jāprasa ir ētikas komisijai, kas skatīja šo jautājumu, kas to lika priekšā valdei. Es jums nevaru atbildēt. Partijas pārstāvi vai ir vai nav sazinājušies ar viņu, jūs nezināt? Šajā brīdī ne, jo ja jūs saprotat, ka vakar bija ļoti sarežģīta, man bija diena no rīta līdz vakaram. Agri rīt es sāku savu dienu, man šķiet 7 Latvijas televīzijā, mājās ierodos laikam 11 vakarā. Aha. Tā kā tas, ko saka Aivars Sluts par šo? Tas ir jautājums partijas, mūsu partijas ētikas komisijai, kur ar šo jautājumu nodarbojās. Es tiešām šīs detaļas neesmu pētījis, bet es vēl gribu teikt, ka arī statūti nosaka ko citu, ka pēc 3 valdes locekļu ierosinājumu arī var izslēgt cilvēku no partijas. Ir bijuši gadījumi, kad 3 valdes locekļi ir ierosinājuši un cilvēks ir izslēgts. Tā kā vakar Slučkunga sakarā tas nebija, es pieņemu, ka tas ir noticis. Bet gadu pēc tam, kad viņš ir paudis šos uzskats? Bet tikai tāpēc, ka šie jautājumi atkārtot, bet vēlreiz es saku, ka ja jūs zināt, kāda bija Latvijas sabiedrībā pirms 2-3 gadiem, un arī pat jāsaka šo vēlēšanu kontekstā ir bijusi prasība apvienot mūsu sabiedrību un tam līdzīgi. Es varu teikt, ka Sluča gadījums varbūt ir ļoti tāds raksturīgs, kā mēģināt apvienot plašu sabiedrību un cerēt, ka plašā sabiedrības spektrā domājošie cilvēki, iestājoties partijā, maina savus uzskatus, jo tikai caur dalību politikā cilvēki aug un maina savus uzskatus. Starp citu, ne tikai partija, arī slimnīca, privāta klinika, kur strādā Amerikas Savienotās valstīs Slučkungs, izvērtē viņa darbību. Daudzi krievalodīgie īpaši iedzīvotāji sūdzās par viņu izteikumiem. Ja jums būtu jārunā šī slimnīcas vadība, ko jūs teikt par Slučkungu? Teikšu, ka slimnīcas vadībai droši vien ir jāatbild, jārunā vai jāzina droši vien tad pašiem uz kādiem noteikumiem profesionālā darbībā tiek pieņemti darbā ārsti. Tajā slimnīcā, piedodiet, es nevaru atbildēt par Sluča kunga dzīvi citā valstī, citā kontinentā, citā darbvietā. Es domāju, ka tas ir pārāk daudz no manis prasīts. To jau šodien visu dienu mēģina prasīt jau vairākas dienas. Slucis nav ne manas dzīves ideāls, ne arī mans sadarbības partners. Viņš iestājās, domādams laikam, ka Pilsoniskā savienība ir tā vieta, kurā viņš varētu sekmīgi darboties Latvijas interesēs. Mums ir skatītājs zvans. Jā, lūdzu. Labvakar. Kaut arī man īsti, ka skatītājiem un pilsoni nekļuva skaidra Kristovska kunga pozīcija attiecību uz rasismu un etnisku naidu, man ir jautājums, kā jūsu partija definē savu attieksmi pret Latvijā dzīvojušiem mazākumtautībām, vai jūs darīsiet kaut ko parlamentā, lai novērst, teiksim, retoriku par okupantiem, nevis par okupāciju, bet par okupantiem, par vainu un tā tālāk. Kā jūs vispār, teiksim, mēģināsiet veicināt etnisku dažādību arī politika un arī mazākumtautību līdzdalību politika? Paldies! Jā, es vēlreiz gribu teikt, ka es nepieņemu jebkādas apvainojumus kontekstā pret mani par rasismu vai ksenofobiju, ko šeit pēdējo dienu laikā tiešām attiecībā par šo lietu mēģina attiecināt uz mani. Jo man darbība vairāk kā 23 gadu laikā ir apliecinājums tam, ka es esmu bijis tolerants pret visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņa tautības. Gan kā deputāts, gan kā ministrs nekad neesmu vērtējis cilvēks pēc viņa nacionālās piedarības, bet gan pēc viņu profesionālās attieksmes. Mūsu partijā ir arī citu tautību cilvēki, un ne tikai latvieši. Tā kā es domāju, ka cilvēki, kuri iestājas partijā, viņi redz vai Pilsoniskā savienība vai vienotība pārstāv demokrātiskas, rietumnieciskas vērtības. Un šajā jautājumā nav ne mazāko šaubu. Tur ir arī runāts par toleranci, par mazākumtautību tiesībām. Viss tas ir atspoguļots mūsu dokumentos un pārliecībā. Ja jūs runājat par Pilsoniskās savienības deputātiem Saeimā, cik es saprotu, vismaz tik, cik man ir zināms, es nekad neesmu dzirdējis, ka kādam būtu pārmests
tas, ka viņi pārstāvot Latvijā, nacionālā valstī, latviešu valodas intereses vai vadošo lomu vai konsolidāciju uz latviešu valodas pamata integrācijas process, kāds būtu lietojis kaut ko tādu, kā šeit zvanītājs pieminēja. Taču atkal man jāsaka, ir ļoti interesanti, ka it kā man jābūt lietas kursā pilnīgi par visu iespējamo, kas notiek, es saprotu, internetu pasaulē, kas notiek, kādas runas tiek, stenogrammas būtu jāpārlasa. Jūs esat personīgi sazinājies un lasījis, acīm redzot, bet ja pat jums nepārmet ksenofobija, tad tas, ko var pārmest arī tādu neskaidru pozīcijas mājiņu. Sākumā es redzēju, ka tā ir provokācija, pēc tam jau teicāt, iespējams, esat tomēr neprecīzi izteicies. Ko tad es nekad neesmu teicis, ka es neesmu neprecīzi. Es nevienu brīdi neesmu teicis, ka es esmu neprecīzi izteicies. Es esmu teicis, ka es esmu atbildējis uz konkrētiem jautājumiem. Tie ir manā atbildē. Uz konkrētiem jautājumiem. Es nerunāju par tām lietām. Tieši uz konkrētiem, ja jūs neesat atbildējis. To var uztvert dažādi. Nē, piedodiet, jāsaka, ka ja jūs strādājat ar e-pastiem, tad jūs zināt, ja jums dienā ienākt 50 līdz 100 e-pasti, un jūs izlasat pa diagonāli, daudzas domas nav iespējams vispār uztvērt, sevišķi, ja viņas ir rakstīts kaut kādā tekstā. Jūs noķerat domu, kas ir tieši par jums. Protams, ka jūs atbildat par to, kas tiek pārmests jums. Gal galā, taču vajag lasīt to, ko es esmu rakstījis. Un tur ir neapšaubāms vērtējums. Es domāju, ka politiķim jālasa ne tikai tas, kas par jums konkrēti, bet arī jā, bet politiķim ir jāspēj arī vērtēt ne tikai rakstīts teksts, bet ir jāspēj arī vērtēt daudz plašāk. Vērtējis plašāk. Šobrīd mēs redzam, ka diez vai. Nē, es esmu vērtējis plašāk kaut vai no izpratnes, kāpēc cilvēks, pieņemsim, tagad mēs te lasam, studējam teikumus, komats, kur ir ielikts pareizi vai nav ielikts. Bet principā... Tur nav runa par komatiem, Kristovs kungs. Nē, piedodiet, vēlreiz saka, tad par ko ir runa? Par maniem izteikumiem? Taču nē. Jūsu partijas biedri izteikumiem? Jā, bet partijas biedrs ir izslēgts. Un tie izteikumi, es vērtēju. Labi, jūs vērtējat. 11,670 lats jūs solat atmaksāt šobrīd sulcim atpakaļ. Tas notiks tuvākajā laikā? Man ir grūti pateikt, ka tas notiks, jo vēl priekšvēlēšanu laika izdevumi mums nav sekti pilnībā, tā kā droši vien mums paies kāds laiks, mums ir jāizstrādā speciāla programma, jāapspriež valdā, kā to izdarīt. Jā. Savukārt žurnālists Lato Lapsa saka, ka viņš arī vēlētos no jums piedzīt divreiz lielāku summu, 11,670 reiz 2, par to, ka jūs esat teicis, ka viņš ir izplatījis melīgas ziņas un nepatiesus rakstus. Viņš uzskata, ka šīs ziņas aizskar. Redziet, es pat, man liekas, neesmu tādu vārdu varbūt lietojis. Grūti pateikt, varbūt, ka kaut kur žurnālisti skriejuši riņķī ar kamerām, parasti viņi neuzraksta rakstiskā veidā, bet mēģina noķert kaut kur starp kāpnēm vai starp kādā koridorā skrienot ārā. Un nevienmēr arī, tajā brīdī, kad cilvēks var sakopot visas savas domas ļoti precīzi. Jāsaka, ka es domāju, ka droši vien cilvēkiem, kuri lasa Lato Lapas raksts, ir vērts iepazīties un paskatīties, vai tie ir cienīgi raksti vai cienīga attieksme pret mani kā cilvēku. Un Lato Laps draudēja, man liekas, ar tiesu vai kaut ko tādu, bet interesanti ir tas, ka man ir iedots 3 dienas laiks. 3 dienu laikā es šodien mēģināju noskaidrot, tā kā man piezvanīja žurnālisti, sāk prasīt par šo tēmu. Es šodien piezvanīju uz savu Pilsoniskās savienības biroju. Man darbinieki teica, ka Lato Laps nav bijis un neko nav iesniedzis. Jāsaka, arī man viņš personīgi nav neko iesniedzis. Viņš zina, kad es esmu ārlietu ministrijā, varētu tā teikt, ierakstīt vēstuli, atnest, man droši vien uznest augšā ministrijā. Saimā bija, varētu tad arī Saimā iesniegt. Nav tāda šobrīd pozīcija. Es nespēju komentēt. Es saprotu, ka tur ir rakstīts kaut kas. Atkal jūs gribat dabūt no manis ārā komentāri. Šis ir tipisks piemērs, kā no cilvēka izspiest komentāru par to, ko es vēl neesmu lasījis un nezinu, jo būtu jau cienījami, ka... Kristovs kungs, es nezinu, ka jūs tur neesat lasījis. Es prasu, vai jūs maksāsiet to, ko no jums prasa cilvēks, kas uzskata, ka jūs esat viņu aizskārs. Redziet, šādas summas, tā varētu būt, tā teikt, ministrā droši vien, es teikšu tā, laikam kaut kāda
laikam, turpat gada vai turpat gada atalgojums. Jā, nu, droši vien, ka uzstādīs grafiku arī tāpat kā Slučkungam, nu, tad skatīsimies. Bet es gribētu teikt tā, nu, pa priekšu droši vien Lapas kungam tas būs jāpierāda, ka tieši tā summa būtu tāda un ka galvenais, ka man ir jāmaksā. Mums ir vēl viens skatītājs zvans, jā, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Pirms Kristāls kungu man ir nedaudz kauns, ka jūs, par jūsu tādu locīšanos, ja es būtu ārlietu ministrs, jūsu vietā es izmantot šo situāciju, lai visiem sabiedrībām, tā skaitā arī starptautiskai sabiedrībai atgādinātu, ka tie jautājumi, par kuriem Slucis runāja, tas ir par repatriācijas veicināšanu un okupācijas seku likvidēšanu, būtībā ir tas, par ko Saeima jau vairāk kārt ir pieņēmusi dokumentus. Tas ir deklarācija par Latvijas okupāciju vēl vairāk. Man jautājums, vai jūs kā ārlietu ministrs šos jautājumus gatavojaties pacelt starptautiski un atgādināt arī saviem kolēģiem, ka tie ir ne tikai dokumenti, bet arī tie ir lēmumi un uzdevumi ministru kabinetam, kas obligāti ir jāveic. Tas ir jāveicina krievalodīgo repatriāciju. Paldies! Jā, labi, paldies par jautājumu. Nu, domāju, ka jūs saprotat, ka jūs priekšā tiešām ir ārlietu ministrs un katrs vārds, katra atkal jāsaka nepareiza vai divdomīgi tulkojama frāze, tiks tulkot 10 dažādos veidos un locīt. Līdz ar to es gribētu teikt tā, ka jūsu jautājums liecināja tiešām par programmām, kuras eksistē un kuras ir vispār zināms, okupācijas seku jautājums, tas neapšaubām ir bijis, un to ir ļoti sarežģīti risināt. Un es gribētu teikt, ka ja valstis vai sabiedrības vēlas panākt labas attiecības, tad parasti šos grūtos jautājumus izrisim. Pretējā gadījumā mēs nonākam tiešām pie tā, ka cilvēki tādā savā sadzīviskā līmenī, tādā izteiksmes veidā, kā to saprot, runā par šīm lietām. Un ir grūti pārmest cilvēkiem, kuri nav speciāli diplomātiju mācījušies, cilvēki, kuriem trūkst, jāsaka, arī politiskās pieredzes. Un tas ir tas, ko varbūt es arī saku, ja ir jāpatur prātā, kādas sagatavotības cilvēki izsakās par šīm tēmām. Kā jūs vērtējat to, ka puse no Zaļo zemnieku savienības balsoja pret jūsu demisiju, puse par? Kā jūs vērtējat šobrīd situāciju koalīcijā? Kāpēc tas tā notiek? Nu, es domāju, ka tas ir jautājums zaļiem zemniekiem, un es to negribu komentēt. Es arī jau, es domāju, ilgāku laiku vienmēr es teicu, ka mani interesē stabila valdība un atbalsts Dombrovskim, un Dombrovskim atbalstu ir devusi ne tikai sabiedrība, bet arī Zaļo zemnieku savienība. Un es domāju, ka savā turpmākajā darbībā es apliecināšu to, ka ar zaļiem zemniekiem ir iespējams runāt vismaz par vairumu jautājumu, un tos mēs varam pieņemt ātri valsts interesēs. Tie jautājumi, kuri būs problemātiski, tāda politikā laika pa laikam uzpeld, mēs runāsim. Es domāju, ka šis balsojums nebūs par pamatam, lai es tagad mēģinātu pētīt, kurš kā ir balsojis. Jūs zināt, es to neesmu pētījis. Ir Aivars Lembergs izteicies, un faktiski partija Latvijai Ventspilī tā, kas ir inicējuši šo balsojumu pret, uzskatot, ka jūs nevarat turpināt darbu šajā lietā. Es teikšu tā, ka man nervi ir spēcīgi. Nav pirmā reize, kad Aivaram Lembergam patīk par mani teikt kādas skarbas vārdas. Jūs zināt, kāpēc? Jā, es to zinu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam politiski konkurenti bijuši kopš 80. gada beigām, un es esmu ventspilnieks, un bija Tautas fronts līderis, un jāsaka, droši vien Lemberga kungs pats labi zina, ka... Viņš jūs sauc par savu opozicionāru stipendiātu. Tas ir, jāsaka, varbūt viņa arguments, kādā veidā varbūt izteikties par mani. Bet es teikšu tā, jā, tiešām 91. gadā bija tāda reize, kad es uzstājos Ventspils domē, kad Lemberga kungs tika akceptēts jau pēc Latvijas atjaunotās republikas likumiem par pilsētas vadītāju, un es toreiz izteicu savu pārliecību, ka būtu jāvēl cits konkurents, ka Lemberga kungs nebūtu tā piemērotākā persona. Sana vēsture jūs 91. gadā, jā, un kopš tā laika, jāsaka, mūsu attiecības ir tādas, kādas viņas ir. Laika pa laikam ir bijuši šādi izteicieni. Es varu teikt tā, jā, es neizteikšos, tāpēc, ka man ir
jāpilda ārlietu ministra pienākumu. Ārlietu ministra pienākumu. Pavisam tieši šodien Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvs paziņoja, ka Latvija nemaksās izpirkumu maksu par 3 nolaupītajiem helikoptera apkalpes